Labdien, dārgie Telos aplādes klausītāji! Šodien tiekamies otrajā ierakstā par cilvēku un dabu. Un studijā esmu es, Agnese Irbe. Krišāns Lācis. Un Rājus Pičevskis. Jā. Iepriekšējā reizē mēs mēģinājām apskatīt vairākas tēmas, un mēs pirmajā sarunas daļā atlikām malā jautājumu par klimata pārmaiņām un globālo sasilšanu, jēdzienu, kurus visi droši vien ir ļoti daudz reizes jau dzirdējuši. Un runājām par piesārņojumu konkrētākā nozīmē, kā par ūdens tilpju, mežu piesārņošanu un mūsu attieksmi pret to. Un tāpēc mēs varbūt varētu pirmajā daļā šodien padomāt un painteresēties par mūsu savstarpējiem viedokļiem jautājumā par visu šo milzīgo, jau daudzus gadus turpinošos debati par klimata pārmaiņām, vai tās notiek, cik lielā mērā tās notiek, kādi ir paredzējumi, kā tas skars cilvēkus, kā uz to vajadzētu reaģēt, vai būtu nepieciešama planetāra koordinēta uzvedība un reglaments, vai arī tas nav sasniedzams un jādara kaut kas cits, varbūt tikai jāpielāgojas. Es gribētu varbūt jūsu domas vispirms vispārīgi par to. Jā, kā jau tu teici, par klimata izmaiņām tiek runāts daudz. Un man jau šķiet, ka tas ir viens no parauga gadījumiem tam, cik lielā mērā ik viens jautājums par realitāti vai pasauli mūsdienu situācijā tiek ne tikai vienkārši politizēts, bet cik lielā mērā jautājumos par realitāti, jautājumos par pasaules procesiem, kuri, varētu teikt, pārsniedz cilvēces vēsturisko atmiņu. Cik lielā mērā uz šo procesu fona sabiedrības vai cilvēks projicē savas dažādas bailes, savas dažādas arī, varētu teikt, fobijas un priekšstatus. Citiem vārdiem, man šķiet, ka klimata pārmaiņu jautājums ir nevis primāri politizēts, bet primāri, es gribētu teikt, sociāli psiholoģizēts, varbūt, teiksim tā, to varētu nosaukt. Es nebūtu tālu no divām atbildēm uz jautājumu par to, vai klimata pārmaiņas ir reālas. Skaidrs, ka ir daudz ekspertu izteikušies par šo jautājumu. Dažreiz ir izskanējusi doma, ka priekšstats par to, ka cilvēka darbība būtiski ietekmē klimata pārmaiņas, ir, varētu teikt, tāds pēdējais vēl salmiņš cilvēka lielumānijai. Beidzot vismaz, kādā jautājumā var teikt, ka vēl cilvēks parādās kā tas, kurš kontrolē vai nosaka pasaules gaitu ap viņu. Un klimata izmaiņas varētu būt šis precedents, kur cilvēks varētu sev vēlreiz apliecināt, cik nozīmīgs un būtisks viņš ir, un saglabāt sevi kā to centrālo radījumu, centrālo punktu visā realitātē. Otrs skatījums, kas ar šo pirmo nav pretrunā, bet ko es gribētu varbūt pat šeit pieteikt kā tādu, kas man arī tas tuvāks ir, ka tādā vēsturiskā perspektīvā, vēsturiskās atmiņas perspektīvā, ja mēs saduramies ar procesiem, kas neietilp šīs vēsturiskās atmiņas, ietvaros, tad mēs redzam ļoti tādus gan kardināli pretējus, gan arī diezgan haotiskus priekšstatus rodamies. Citiem vārdiem, ja mēs runājam par dabas izmaiņām, klimata izmaiņām tādā ilglaicīgā perspektīvā, ko mums rāda vai ģeologi vai citi zinātnieki, tad klimata pārmaiņas ir notikušas un ir notikušas pastāvīgi, ir bijuši gan augstāki, gan karstāki periodi. Zeme ir mainījusies, zemes fizikālā un klimata vēsture ir bijusi ļoti
ļoti mainīga, bet šīs izmaiņas ir lielos laika posmos, tādos laika posmos, kas nav mērāma cilvēka dzīvi, kas nav mērāma paudžu, arī dažu paudžu dzīvi. Varbūt cilvēks nav gatavs padomāt tā īsti par sevi ļoti ilgos laika posmos. Ja, es pareizi tevi saprotu, ka tev izklausās, ja, ka tu īsti netici tam stāstam, kas tika stāstīts, piemēram, daudzās vietās, ja, bet kas tika stāstīts, piemēram, tajā Parīzes klimata konferencē, ja, kur tomēr bija gandrīz no visām, katrā ziņā no visām lielākajām, ietekmīgākajām pasaules valstīm pārstāvji augstākajā līmenī. Un tas viņu stāsts ir viens un šāds, proti, ka kopš industriālās revolūcijas sākuma, bet ar īpašu tādu pārtrinājumu 20. gadsimta laikā, tās augtās siltumnīcu gāzes, kas ir CO2 un arī metāns, ir tik lielos daudzumos tiek ražotas, radītas un izlaistas atmosfērā, ka tās ir veicinājušas vai bīstamā, viņuprāt, bīstamā veidā veicina visas tās planētas sasilšanu, kas savukārt izraisa straujus un šobrīd jau labu laiku novērojamus ledāju kušanu, kura sekas būs visu ūdens līmeņa celšanās, un tad virkni šādu tādu konkrētu, viņuprāt, skaidri paredzamu parādību, kas apdraudēs varbūt ne pilnīgi visus planētas iedzīvotājus, bet katrā ziņā iedzīvotājus noteiktās pietiekami lielos areālos, ja, kur cilvēki dzīvo. Pat tur daudz ir runa par tām salām, kas būs zem ūdens. Vai arī, labi, tur Amerikā viena daļa no tā krasta varētu pazust. Un ka tātad ko viņi saka, Parīzes konferences dokumentus arī var izlasīt. Ja? Viņi saka, laiks, kad katrs indivīds varētu, teiksim, Agnese vai Raivis tur kaut kādu spuldzīti nomainīt un tad teikt, ka viņš ir kontributējis, ja? Tas posms ir garām, tas ir nokavēts, tas neko nemainīs. Būtībā, ja tas neko nemainīs, tad ko viņi aicina darīt? Koordinēties visām tām valstīm, lai pieņemtu tādus mērus saistībā ar CO2 un metānu gāzi, lai saglabātu to, planētas sasilšanas ātrumu zem 2 grādiem pēc Celsija, kas tiek mērīts kopš industriālās revolūcijas sākuma. Ja? Un pēc iespējas zemāk. Un tad viņi saka, mēs nenovērsīsim tās sliktās sekas, kas ir paredzamas jau šobrīd dēļ tās sasilšanas, bet nekļūs vēl sliktāk. Tad mans jautājums ir, tu netici šim stāstam vai kā? Nē, tā es negribētu teikt. Skaidrs, ka industrializācija jau pašā tās sākumos ir ieskicējusi tādu diezgan radikālu pavērsienu, piemēram, 20. gadsimta viens no tādiem varbūt nenovērtētiem sociologiem, Hans Frejers saka, ka industriālā revolūcija ir viens no radikālākajiem pavērsieniem vispār visas cilvēces vēsturē, pielīdzināms, kaut kādai neolītiskai revolūcijai. Un, nav pamata šaubīties par noteiktām cilvēka darbību sekām. Par to jau, kā es gribētu teikt, to es atstātu ekspertu ziņā, vai ne? Ekspertu un zinātnieku ziņā, bet veroties uz šo diskusiju, stāstu par klimata sasilšanu, vairāk interesē šī stāsta scenārija, vai teiksim tā, šī stāsta dramaturģija, ar kuras palīdzību sabiedrībā tiek aicināts kaut ko mainīt, kaut ko panākt, par kaut ko vienoties. Un šīs dramaturģijas noteikti ir ļoti atšķirīgas un rakstītas pēc atšķirīgiem scenārijiem. Un, es gribētu teikt, mani kā tādu, ja drīkst tā teikt, filozofisku sabiedrības vērotāju, vairāk interesē šie scenāriji un šīs dramaturģijas. Tas tāds jautājums mūsdienās, kā Raivis jau teica, politizēts jautājums, bet man, protams, tomēr gribas pavērst arī kā tādu reliģiski, teoloģiski jautājumu, proti,
Kā tu jautā, Agnes, vai tu tici tam, ka šīs pārmaiņas ir reālas, ka tās notiek un ka, un ka kaut kas ir jādara? Protams, vai tas ticīgais? Ne? Es domāju, ka klimata pārmaiņu sakarā es esmu ticīgais. Tīri arī es tādā filozofiskā augstprātībā mēģinu tā paskatīties uz ekspertiem ar smaidošu seju. Filozofi tomēr uzdod jautājumu, vai tā tiešām ir savukārt. Tad politiķi un vispārējie tic ekspertiem, tic ekspertu varējiem, protams, bet pat bez visām šīm gigantiskajām dimensijām, tiešām tur miljoni gadi un industriālās revolūcijas laikposms pārējais, protams, es savas dzīves, ja runa ir par ticību, un šajā gadījumā ar pieredzi saistību ar ticību, tad savas dzīves gaitā, protams, arī es pamanīju, ka klimata pārmaiņas šajā globālās sasilšanas formā notiek, protams, bet man tas pirmais jautājums ir, un tas varbūt nav tiešām filozofisks jautājums, bet tas ir tāds reāli politisks pretjautājums. Mums uzstāda visas šīs dažādās kvotas, tur klimata ārkārtas situāciju, līdz 2030. gadam jāsasniedz tādi un tādi tie procenti, lai cilvēks izdzīvot, un, kā tu saki, tur tie grādi sasilšanas jātur zemāki, bet man tas pirmais jautājums vienmēr ir, bet ko ar cilvēkiem, ko ar sabiedrību? Pieņemsim eksperti un apgaismotie valdnieki un apgaismotie eksperti, viņiem ir skaidrs, kas ir viņiem ir skaidra situācijas diagnoze, viņiem ir skaidrs, kas ir jādara. Bet jautājums ir, kā demokrātiskā sabiedrībā, kur mums visu laiku reklamē, kur mums reklamē arī stāda priekšā caur starptautiskām institūcijām, kā ANO un dažādas visas šīs vides un klimata aizsardzības programmas un organizācijas un iniciatīvas, tas vienmēr ir ietērpts šajā liberālās demokrātijas žargonā, kas ir par spīti dažādiem šobrīd pastāvošiem režīmiem, tomēr tas vadošais, ja tā varētu teikt, vai vēlamākais vismaz. Un tad vienmēr tas jautājums ir, kā mēs šo kaut kādas apgaismoto ekspertu risinājumus pārdosim plašākai publikai. Un tas ir mans jautājums arī ekspertiem. Radikāli koordinēta, arī kādu saka iespējams planetārs risinājums, koordinējot dažādu valstu darbības, piemēram, tur emisiju kvotu tiešām samazināšanā un visu ekonomiku pārbūvē tikai, lai varbūt 10, 20, 30 gadu laikposmā noturētu to atmosfēras sasilšanu pietiekami zemā līmenī, lai kaut cik aizturētu ledāja kušanu un ūdens līmeņa celšanos un tam līdzīgs tāds traks fenomens. Jautājums ir, ko darīt tiešām cilvēkiem, ko darīt veselām sabiedrībām, kopienām, kuras ir uzbūvētas ap noteiktām nozarēm, noteiktām industrijām, noteiktiem nodarbošanās un arī pat transporta veidiem, kuri visu savu, tiešām dzīvi, ģimeni, saimniecisko darbību balsta uz noteiktām tiešām ekonomiskajām praksēm, kuras varbūt kontributē globālās sasilšanas procesam, ko viņiem darīt. Un kā mēs redzējām, tāds apgaismotais, protams, demokrātiski ieceltais, bet apgaismotais valdnieks kā Makrons var nākt klajā ar skaistākajām iniciatīvām, dīzeļdegvielas ierobežojumiem un visu pārējo, bet tas rezultāts ir tāds, ka tauta protestē, dzelteno vestu protesti. Tauta domā citādāk, ar ko īstenībā apgaismotiem arī absolūtiem patvaldniekiem visos laikos ir bijis jārēķinās, pat ja viņiem ir absolūtā vara un pilna tāda rīcības spēja, pat, caram, pat 17. 18. gadsimta franču monarhiem, lai vai cik apgaismot un zinātnē un ekspertos balstīt viņu lēmumu būtu, viņiem tomēr bija jārēķinās ar sabiedrisko noskaņojumu. Un, protams, Amerikas gadījums, manuprāt, ir līdzvērtīgs. Tas ka arī, viena partija pasludina veselas nozares par likvidējumām, jo, jāsasniedz šie klimata kvotu rādītāji. Tas savukārt, protams, otra partija līdz ar to iestājas par šiem cilvēkiem, līdz ar to tas pats iestājas par šiem it kā apspiestajiem, metropolīta aizmirstajiem cilvēkiem, jo, protams, mēs nevaram ignorēt to pamatu socioloģiju, ka tie, kuri ļoti iestājās par radikāliem, arī pat planetāriem klimata pārmaiņu risinājumiem, tie ir šajās metropolēs dzīvojušie cilvēki, savukārt tie, kas ir nodarbojas, piemēram, ar oļu rūpniecību, tie ir tie nosacīti reģionāļi. Un tad, protams, ja viņiem atņem veselas nozares, viņiem tas sāp, un viņiem vēl vairāk sāp, ja, piemēram, tie paši pilsētu metropolīti, viņiem aicina, iemācieties programmēt. Jā, tur es gribēju piebilst vēl vienu lietu.
kamēr es klausījos, ko Krišjānis saka, un ienāca prātā Stīvena Emota izteikumi no viņa darba 10 miljardi, ko viņš runā ne tik lielā mērā par klimata izmaiņām, cik par demogrāfiju. Ja, demogrāfiju un par to, cik lielā mērā varēs apgādāt visu šīs cilvēku masas tuvākajā laikā, pārskatāmā laikā ar visu nepieciešamo. Un tur ir viens teikums, man šķiet, tas jau ir šīs grāmatas pašās beigās, kur viņš arī runā par ticību, un viņš saka, es kā eksperts, es kā zinātnieks, kā eksperts neticu zinātnes spējai iztehnoloģizēties no industriālā laikmeta radītajām sekām. Ja, un šo teikumu gribēju citēt tikai tāpēc, ka man šķiet pats tas uzstādījums, ka mums tagad ir jātiek galā vai ne, ar cilvēku ar ietekmē radītām klimata pārmaiņām, mums kaut kā ir jāmobilizējas, mums jāievieš jaunas programmas. Jādzīvo citādāk. Jādzīvo citādāk. Bet modernais laikmets visu laiku ir līdz cilvēkam dzīvot citādāk. Katru paudzi ir iedzinis kārtējā elles riņķī dzīvot citādāk. Kārtējo reizi, var teikt, ka modernitāte parāda savu šo cilvēka tēlu, kurā viņš ir strādnieks. Ja, strādnieks, kurš apstrādā vidi, ja viņš neapstrādā vidi, viņš apstrādā sevi. Ja, modernais cilvēks, par kuru, piemēram, jau 20. gadsimta sākumā, vai vēl 20. gadsimta sākumā, viens no rakstniekiem, eseistiem, tāds Eduards von Majers, darbā Tehnika un kultūra izsakās šādiem vārdiem. Es gribēju nocitēt šo citātu. Tad tas ir 20. gadsimta sākums, 1906. gads. Modernās tehniskās civilizācijas krāšņā pils patiesībā ir briesmīgs cietums, kurā ikvienam visas dzīves garumā jāveic spaidu darbi, kuros tiek iegūta kāda nebūtu iztika. Ik viens jauns izgudrojums tehnikas laukā padara cilvēku par pakļāvīgu bezpersonisku ritentiņu, putekli un neko tehnikas dieva, varas un masas priekšā. Personas zaudējums. Lūk, kas ir īstais un dziļākais tehnikas gars. Un lūk, ja es drīkstu tev papildināt, Raivi, tad man liekas, ka šie tā saucamie radikālie klimata pārmaiņu planetārie risinājumi, tur kaut kāds kopīgs aģēnas valstīm, kuras ietekmē un pārveido veselas kopienas, tās jau arī neizbēgam, vai ne? Tas tāds tehnoloģizēts, ekspertizēts risinājums, kurš skata šos cilvēkus, ogļraču kopienas, un tam līdzīgi vienkārši kā mazas zobratas tajā lielajā mehānismā, kurus tu vari aizvietot. Ja tas mehānisms strādā vājāk, tu viņus var aizvietot, un tā personas vai kopienas pašvērtība līdz ar to zūd. Tur vēl arī ir citas problēmas, no manas puses skatoties, ja. Ņemot vērā visus tos draudus, kas ir izteikti, un ir dokumentālās filmas, ja, un ekspertu uzstāšanās par to, ka, ja pacelsies tā temperatūra vēl pa pusgrādu, ja, kas notiks tur ar Āfrikas veselām daļām, un ka viss Miami būs zem ūdens un tā. Un kāpēc tas nesasniedz? Tas kaut kādā brīdī varbūt viena daļa cilvēku tā nobiedē, un tad viņi sev ātri prasa, kas man tagad jādara? Vai man kaut kur jāparakstās, vai man, jāpārtrauc lielopu gaļu ēst, ko es tagad varu kā mazais cilvēks darīt? Un nākamā brīdī tu saproti, ka tu kā mazais cilvēks īsti neko nevar darīt, jo ir runa pa visu planētu. Ja? Tad tas ir viens. Bet otrs, kāpēc nav tāda pilnīga vienprātība? Vai pareizāk varētu pat jautāt, kāpēc tie tā sauktie klimata pārmaiņu skeptiķi, kur skaitās starp zinātniekiem, ir ļoti maz? To gan var pārbaudīt. Ja viņu skaits ļoti maz, kāpēc viņi iegūst to milzīgo platformu? Ja, ja mēs atliekam malā jautājumu, ka viena daļa no viņiem tiešām strādā, kaut kādā mērā ir saistīta ar fosilā kurināmā tām nozarēm, tur ir nauda aizmugurē. Bet, protams, ka tā industrija, kas ar oglēm darbojas vai dabasgāzi, viņi darīs visu iespējamo, ja, lai neļautu sabiedrībā izplatīties pārliecībai, tas tiešām slikti, mūsu bērni sliktāks dzīvos, ja mēs to nebremzēsim. Ja. Atliekot arī to malā, man liekas, ka viena no tām problēmām ir, ka pasaulē pietiekami daudz reģionu, kuros drīzāk tāds stāsts, kad kļūs siltāk, ir laba ziņa. Tur ir tā drusciņa problēma. Latvija varētu būt viens, ja, bet paskaties, teiksim, uz Sibīriju, ja, un tur cilvēkiem uzreiz ir idejas, ko tur varētu darīt. Tad viņi saka, tur ziemeļos varēs sākt kuģot apkārt, ja, te mēs varam sākt kaut ko būvēt, ja.
Un tad viņiem saka, nē, jūs tā nedrīkstat domāt, jo tur Bahamas salas būs zem ūdens. Viņi saka, jā, sorry, bet skat, vai ne? Tur ir. Un es esmu dzirdējusi arī vēl no cilvēkiem, kas nedzīvo Latvijā, un kas arī saka uzreiz, pagaidiet, mēs novāksim 2 ražas, ja būs karstāks. Ja? Mums vajag tikai to dzeramo ūdeni atrisināt. Un mēs varam viņu tur, es nezinu, kā to sauc, destilēt no jūras ūdens. Vienmēr sakot, tehnoloģijas vēl iesaistot, ka viņi drīzāk saka, būs interesantas pārmaiņas. Un tad tas, tas ieguvumu zaudējumu samērs, viņš ir jāmēra vēl kaut kā pavisam citādāk. Ja? Tā tabula kļūst vēl sarežģītāk. Gan jau arī sarežģītāks kļūst jautājums, vai mēs vispār runājam par vienotu cilvēci. Ja? Vai vienotas cilvēces projekts atkal nav viens apgaismības projekts. Vai murgs. Murgs vai masu krāpšana, kā es Jā, vienreiz to masu pieminēju. krāpšana. Jā. Un citiem vārdiem, ja, no šī jautājuma par klimata pārmaiņām mēs neizbēgami nonākam pie jautājumiem, ja, par vismaz pēdējo 2 gadsimtu lietotajiem jēdzieniem, izpratnēm, priekšstatiem, ja, par brīnišķīgās cilvēces nākotni un tam līdzīgi. Jā, nereti ar tādu sāsināt uzmanību pret vides jautājumiem, ja tā varētu teikt, bezmazliet to nereti uzskat par vides kustības tādu kā sākumu. Tā skaitā arī, protams, par visu interesēšanos un sašutumu par globālo sasilšanu un klimata pārmaiņām. Uzskatu šo, kāds no mūsu kosmosa aparātiem, ne no mūsu, bet no amerikāņu, izlido ārpus zemes un tad nofočē visu zemi kā tādu veselumu, un tad vēl vēlāk Karls Seigans. Tā ir tā pirmā dimensija, protams, ka mēs iegūstam uz zemes kā veselumu skatījumu. Tad nevis vienkārši kā cilvēks kā veselumu skatījumu, ko mums ir grūti iegūt, vai ne? Mēs nevaram visu cilvēci nofotografēt vienkopus, bet mēs varam vismaz nofotografēt un iegūt tādu priekšstatu, tādu tēlu par planētu kā veselu, neredzot tos cilvēkus, kā mazas skudras, kur tur dzīvo virsū. Un tad, protams, tas nākamais attēls ir nedaudz vēlāk kronoloģiski izstiepts, kur gandrīz jau līdz mūsu Saules sistēmas robežām aizlidojusies zonda arī apvērš šo objektīvu uz otru pusi un nobildē Zemi kā nelielu zilu šo punktiņu lielajā visuma tumsā. Un tad no zinātniekiem bija tā cerība, ka šis slikts cilvēkiem beidzot visiem apvienoties kā tādā cilvēcē, sadoties rokās un tad sāk beidzot kopīgi risināt savas kolektīvās problēmas, tā skaitā globālo sasilšanu, bet tā nav noticis. Cilvēki joprojām dzīvo nacionālās valstīs, dažādās kultūrās, dažādām politiskajām, šķiriskajām interesēm. Tiešām mums šeit rietumos. Šķiet pat pieaugušām plaisām. Jā, un tiešām, vismaz manā gadījumā, kas akūti parādās tīpaši cīņās par globālo sasilšanu, nevar ignorēt to skaidro tiešām šķirisko, ja tā varētu teikt, vai pat reģionālo dalījumu, kāds parādās, un kāds arī politizēt parādās radikālo risinājumu pieprasījumu sakarā. Tas ir gan Vācijā, gan Francijā, gan arī pat Anglijā, gan Amerikā. Tas ir konkrētas sociālās grupas, kuras iestājas par radikāliem risinājumiem, un tad ir konkrētas sociālās grupas, kuras nevēlās. Protams, viņas arī radikalizējās, un viņas attiecīgi arī nevēlies. Skatoties uz to tikai kā uz tādu politizētu jautājumu, un, protams, kļūstot par vieglu esmu dažādiem tādiem īstiem klimata skeptiķiem, cilvēki varbūt iespējams nevajadzīgi, bet neizbēgam polarizējās ap šādu jautājumu. Tiešām to ļoti viegli. Mūsdienās socioloģija tiešām var pavērst kā jautājumu bagātajiem, privileģētajiem, ar sociālo kapitālu dāsnāk apveltītākajiem cilvēkiem. Tad rūp radikāli risinājumi globālās sasilšanas jautājumu risināšanai. Savukārt, kas ir nabadzīgāki, ir laukos dzīvo, marginalizētāki un netik dāsni apveltīti ar sociālo kapitālu, tad viņi ir atkal skeptiskāki par šo jautājumu. Kā mēs to varam risināt? Jā, man tā, es pēc tam tev došu nobeigt šo daļu. Man tā sāpe ir, lasot dažādus materiālus un arī domājot par to, man tā sāpe ir, ka globālās sasilšanas un klimata jautājums ir, diemžēl, kaut kādā ļoti sliktā veidā kļuvis par tādu kreiso karogu. Un man ir ļoti tas žēl. Un konservatīvie nespēja viņu paņemt kaut kā sakarīgi, vismaz daļu no tā savā pusē, vai strādāt kopā.
Un tā galvenā problēma ir tajā, ja, ka mēs Amerikā tagad arī redzam ar Joe Bidenu kungu ievēlēšanu. Ja, labi, viņš iestājās atpakaļ tajā klimatu vienošanā, tajā Parīzes, ja, tajā parakstīja kā no ļauna to dokumentu, ko Trumpa kungs bija tā kā sevi izsvītrojis no turienes. Labi. Pieņemsim, ja mēs paskatāmies uz to nopietni, ja, un man šķiet tiešām tas svarīgi, ko es saku. Tad pieņemsim, ka tai ekspertu lielākai daļai ir taisnība, un visai cilvēcei vai ļoti lielām cilvēces daļām draud nopietnas nepatikšanas. Ja? Tad ka dzīve nebūs kā līdz šim, ja? Un būs vai nu pārāk karsts, vai pārāk daudz vētru, vai pārāk daudz ūdens skalosies iekšā dzeramā ūdens novietnēs, ja? No jūras. Ja? Tad būs nopietnas problēmas. Tad mums ir tiek piedāvāt divi risinājumi. Ja? Paklausamies, vēlreiz to stāstu. Ir divi risinājumi. Pirmais risinājums ir, tagad ir planetāra tāda jauna kārtība, kur visiem cilvēkiem, sākot no šodienas tūlīti, jāsaņemās, jādzīvot citādāk. Ja? Kas nozīmē spēcīgi savilkt jostas. Ja? Tiešām arī kaut kādas industrijas rekonstruēt. Ja? Tad tas ir viens scenārijs. Otrs scenārijs ir, ka cilvēkiem vajadzēs pie tā pielāgoties. Ja? Tātad, ka būs problēmas, kad arī iespējams valstu robežas nevarēs palikt tādas, kā viņas bija līdz šim, jo tas ūdens līmenis ceļās, tad tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo piekrastē, viņiem nav kur palikt, kur viņi ies, viņi nāks uz citām zemēm. Tad būs migrācija. Ja? Starp citu, ASV tas ārlietu departaments jau gadiem par šito runā, uztraucās tieši par to ar klimatu saistīto migrāciju. Labi. Mums ir priekšā šitie divi scenāriji, un tie it kā tie risinājumi. Ja? Viens ir tātad tagad strauji rīkoties ar nopietnu pretdarbību, otrs mēģināt pielāgoties. Kur ir tā problēma ar kreisajiem, ja? un Bidenu kungu un visu to kompāniju, kas tur ir, ja? Vai Latvijā ar partiju progresīvie, ka viņi manā izpratnē un manos novērojumos nekādā veidā nesniedz savu pienesumu tam, lai cilvēki, kas tagad aug, būtu gatavi šādām nopietnām problēmām. Ja? Ar ko nodarbojas vispār? Pasludina kaut kādas, es nezinu, kā to sauc, transseksuāļi, interseksuāļi, bigāmisti, brīvības zonas. Ja? Tad ir šis narcisiski subjektīvais pašapliecināšanās virziens, ja? Pa ko jebkuram būtu jābūt skaidram, ka tas nav kopējās sabiedrības interesēs. Ja? Kopējās sabiedrības interesēs būtu stiprināt tās ģimenes un cilvēku atbildību, jo, ja būs nepatikšanas, ja? Vecākiem būs jāparūpējas par bērniem, un bērniem būs jāparūpējas par saviem vecajiem vecākiem. Ja? Un viņi, tā kreiso kustība ir pilnīgi pretējā virzienā. Ja? Savu dzimtes identitāšu publiskas apliecināšanas virzienā. Ja? Un es sēžu tagad jau 2. mēnesi Tieslietu ministrijas tajā sēdē saistībā ar Satversmes tiesas lēmumu. Un tu arī, tas, kas man visvairāk biedē, saprotu, ka cilvēkiem ir dažādi viedokļi, ja? Bet tas, kas man visvairāk biedē, kad ir izaugusi vesela paudze, kas uzskata, ka valsts ir tā kā, tāda sīle, no kuras paņem. Ja? Tagad vajag atzīšanu, vajag to dokumentu, vajadzēs pabalstu, vajadzēs to un vajag vēl atvainošanos un vēl kaut kādu publisku, kaut kādu tādu. Un ar šādu domāšanu risināt reāls problēmas, manuprāt, pilnīgi bezcerīgi. Un tur vienkārši tā saruna ar to kreiso flangu, ja? Viņi vispār neveidojas. Kaut kādā ziņā jāsaka, ka tāda kreiso ideoloģija, kas, kā saka, vēl pacēla galvu līdz ar 68. gada paudzi arī Eiropā, ka tā, varētu teikt, dīvainā kārtā, bet paradoxālā kārtā, bet tā ir visciešākajā saiknē ar to patērētāju kultūras modeli, kas tika to brīdi veidots. Ja? Tad, kad šķita, ka nākotne ir atvērta, ja? Ka cilvēku iespējas ir neierobežotas, ka nekādu radikālu problēmu nav. Un es gribētu piebilst, ka, tu saki, kāpēc konservatīvie ir tik vai sašķelti vai tik neizlēmīgi jautājumos, kas saistīti ar klimata pārmaiņām. Viņi reiz ir bijuši pat ļoti vienoti un ļoti izlēmīgi. Visas, varētu teikt, dabas aizsardzības zaļā problemātika reiz bija tieši konservatīvo problemātika. Ja mēs paskatāmies uz 19. gadsimtu no romantisma līdz 20. gadsimtam un 20. gadsimta pirmās 10 gadus, tad ir tik daudz dažādu organizāciju, tik daudz dažādu domātāju, tik daudz dažādu arī zinātnieku, sociologu un
un es gribētu teikt arī vides pētnieku, ja, kas ir tādās konservatīvās pozīcijās, kas ļoti labi jau tolaik redz industriālā laikmeta negatīvās puses. Ja. Un ir kāds brīdis, kur šo, varētu teikt, zaļo problemātiku tie kreisie pārņem. Ja, pārņem savā ziņā un no tās iztaisa kaut ko citu. Ja. Un šo brīdi nofiksēt, es domāju, tur vajadzētu vēl krietni piestrādāt un paskatīties, kā tas notiek un ar kādām dramaturģijām, kādiem scenārijiem. Krišjān. Papildināt, ko tu saki, ir tas arī brīdis, kad, piemēram, iepriekš partijas, kas ir bijušas zaļas, drīzāk ir bijis tā, ka partijas, kas augstā kara laikā, vai politiskās kustības, kuras ir bijušas sarkanas, kā tajā laikā teica, vienā brīdī pēc 90. gadu laikposmā kļūst par zaļajām. Tā, ka, piemēram, tāpat arī tiešām Zviedrijā tā, kas augstā kara laikā tika asociēta ar komunistisko partiju, kā tādu kā Kremļa izvērsumu, bet vienlaiks tā bija tāda arī radikāla tāda, it kā par proletariātu un darbaļaušu tiesībām iestājušās partija. Un, protams, 90. un īpaši mūsdienās viņi ir aplekuši tādā kā ekofeminisma virzienā, un tad mēs varam jautāt, kāpēc, ko tas vispār nozīmē. Bet, kāds nākas, ka kreisie ir uzurpējuši šo jautājumu, un atbildes nav, bet, es varu tikai redzēt atkal, es uz to atkal varu pastīties tikai tā socioloģiski, ka tā ir tāda pilsētu kreisos zaļums, kas pilnībā ignorē tiešām šīs vietējās kopienas, lauku cilvēkus, kaut kādā ziņā pat skata šos citus, kaut kādā ziņā mazāk privileģētos cilvēkus tādās antagonistiskās, tādās pretējās kategorijās, ka ir pilnīgi vienalga, ja mēs palielināsim tos dīzeļi nodokļus, ja mēs visus laukus noklāsim vienalga vai ar solārajiem paneļiem vai ar veidzirnavām, tur ir diezgan, mēs to ļoti labi redzēt gan Vācijas tā saucamajos zaļajos, gan kaut kādā ziņā tas iezīmēs arī pie Latvijas progresīviem, ka ir diezgan liela vienaldzība pret to, kā cilvēki dzīvo laukos? Pret to, kā cilvēki dzīvo laukos, bet arī pret viņu piedāvāto risinājumu iespējamām sekām, ko tas varētu atstāt uz tiešām šīm citām socioloģiskajām grupām, kuras viņi, protams, ikdienā neredz, jo tādiem pilsētas zaļiem, protams, lauki, kā tāds liels tāds abstrakts termins, tā ir vienkārši vietas, kur viņi aizbrauc pabaudīt dabu, nevis dzīvo uz vietas un kopja zemi un miedarbojās uz vietas. Jā, vēl kādu piebildi vai Vāgners? Vāgners, jā. Vāgners. Mēs esam atpakaļ pēc mazas īsas Vāgnera pauzes. Krišjāni, paturpini, ja tu gribi, un ja tu vari to dīvaino plaisu, kas ir starp lielpilsētu cilvēkiem un cilvēkiem, kas dzīvo uz laukiem visu gadu, visu laiku. Ja? Starp tiem, kas audzē to pārtiku un tiem, kas viņu tikai nopērk un apēd, ja? Starp tiem, kas tiešām dzīvo gada laiku ritmu, izbaudot uz savas ādas laukos, un tiem, kas paskatās filmās, ja, to, un tiem atšķirīgajiem domāšanas veidiem un tām prasībām, kas tiek izvirzīts vieniem un otriem. Tas, kā es papildinu. Tu jau viss pateici, vai ne? Priekšā. Tiešām tas ļoti praktisks jautājums ir, un arī tu nevar tā viennozīmīgi atrisināt un atbildēt. Piemēram, lauku cilvēkiem ir ļoti svarīga pārvietošanās. Tā ir liela, un īpaši tādā pret lauku noskaņojumā, kāds ne tikai Latvijā, bet rietumos valda ilgāku laiku. Tas ir gan lauka infrastruktūra, gan arī tie mērojamie attālumi paliek arvien lielāki. Skolas vairs nav, tur pagasta centrā, uz skolu jābrauc uz novada centru.
Jā, turklāt ne tikai Latvijā, arī citur tā ir. Jā, tas ir Itālijā un citur, jā. Tas pat ir arī tik šķietami laukiem labvēlīgās valstīs, kā Norvēģija arī, nereti Norvēģija ir piedāvājuši kā tādu labo piemēru, kā lauku pārvaldību un attiecībā par pilsētām vest, jo tā vienmēr vēsturiski bijis tāda ļoti geogrāfiski izplesta valsts ar tādām izolētām komunām, kopienām, kur tādi savienojumi īstenībā ļoti ilgstoši bija gan arī neiespējami. Tāda mūsdienu infrastruktūras izpratnē, bet arī tur, vai ne, kā tu saki, pareizi ir šī problēma attāluma palielināšanās un tādu pamatu pakalpojumu, kultūras vai pat sociālās dzīves nepieejamība laukos kļūst arvien par lielāku privilēģiju, nevis par kaut ko pašsaprotamu. Un, protams, Latvijas laukos mēs ar to saskaramies tiešām jau ilgākā laikposmā. Neatkarīgās Latvijas laikā. Un tiešām tas pirmais, tas dedzīgais jautājums lauku cilvēkiem, ko, protams, pilsētas cilvēkam ir grūti saprast, ir šī attālu mērošanas problēma, proti, ko lauku cilvēks dara ar automašīnu. Protams, tas pilsētas intelektuāls kreisais teiks, bet paskatieties, ja jūs gribat laukos dzīvot dabiski, tad jums ir jāpārvietojās ar zirgu, jo, lūk, šis automobīls, tas jau arī tās industriālās revolūcijas jaunieviesums, tad, ko jūs sūdzaties? Tad, rēķinieties ar, ja jums ir šāda labuma, tad rēķinieties arī ar sekām un izmaksām, kas 21. gadsimtā būtu šī, kaut kāds auto nodoklis, dīzeļu nodoklis vai spaidi pāriet uz elektromobīlu lauku cilvēku, kas, protams, Latvijas laukos vispār būtu interesanti. Un tas ir tas pirmais, ko es, tas nemieris, ko es arī Latvijas laukos par dažādām zaļajām iniciatīvām redzu, kas, protams, ir vai ne paradoks, ka no lauku cilvēkiem jau sagaida, lai viņi būtu tie zaļie, vai ne, lai viņi pieņemtu visu šīs pilsētu zaļo iniciatīvas, bet rezultāts ir tāds, ka bezmazliet šie kreisie pilsētas zaļie ir ar tīrāku sirdsapziņu, dabai tuvāk un dabu skaidrāk saredzošāk nekā lauku cilvēks, kurš uztraucās par to, ka viņš nevarēs vairs tik viegli nokļūt līdz veikalam, nevarēs bērnu aizvest līdz skolai, ka tas viņam vienkārši radīs papildus izmaksas, kuras laukos, teiksim, Latvijas laukos, tie plus 50 vai 40 tādi eiro, tas ir uzreiz jau situma. Reāla nauda, jā. Tas ir tīri tāds viens pragmatisks piemērs, kur šī robeža šķirt un plēsa starp pilsētu, kur viss ir pieejams, un laukiem, kur pieejamība un distance ir daudz plašāks. Vienā brīdī, atkal klausoties, ko Krišjānis saka, man šķita, ka es pamanu analoģiju starp to, ko par laukiem saka Krišjāni, tas tipizētais, pilsētnieks, un to situāciju, kuru atskatoties uz 20. gadsimta vides aizsardzību, dabas aizsardzību, mēģina raksturot viens no ilgadīgiem vides aizsargiem, dabas aizsardzības kustību dalībniekiem, kas tāds bija arī vēl 30. gados, arī nacionālsocialistiskajā Vācijā. Jā, viņš mēģina atskatoties no 20. gadsimta 50. un 60. gadiem raksturot to, kas notika 1933. gadā ar laukiem. Un atkal man jāsaka no citātu Vāceles ir viens citāts jānocitē, un proti runa ir par Hansu Klozi, viņa darbu 50 gadi valsts dabas aizsardzībā. Un viņš tur raksta, tad pienāca 1933. gads. Ja pirms tam dabas aizstāvi varēja berzēt rokas, tad tagad tie raudāja rūktas asaras, jo tagad dabu sagraujošie spēki sāk darboties ar pilnu jaudu. Miljoniem bezdarbnieku vajadzēja atrast darbu. Darba dienas tika uzrīdīts laukiem un ainavām. Saimnieciskas idejas pieprasīja vēl palikušās biezokņu, mežu un purvu un ūdeņu rezerves. Tās sagrāba visu nederīgo zemi plānveidīgai apmežošanai, lauksaimnieciskai apstrādē. Šajā raksturojumā ir arī kaut kāds pretstats. Tātad lauki, kam tiek uzrīdīts darba dienests, kas tātad modernas, industrializētas, mobīlas,
sabiedrības vārdā tātad tiek uzrīdīts laukiem, un lauki tiek pārstrukturizēti. Ja. Īpaši nerēķinoties ar to iedzīvotāju vēlmēm, vajadzībām, ierastam dzīves stilu un tam līdzīgi. Tā analoģija starp tādu dabas aizstāvju arī radikāliem uzskatiem, kurus tiek piedāvāts realizēt arī gan radikālos veidos, nerēķinoties ar lauku iedzīvotāju, pašu situācijas izpratni. Tas kaut kur man šķita analogi šai situācijai. Pilsēti ielaužās laukos, vai ne? Šis Marksa nošķīrums, kā komunistiskās partijas manifestā arī tiek pieteikts, ka komunismā šajā nākotnes utopiskajā sabiedrībā nošķīrums starp pilsētām un laukiem tiks atcelts, Latvijas praksē, marksismu, ļeņinismu praksē tas izpaudās tā, ka, piemēram, kādreizējos pagastu centros ir kaut kāda tur rūpnieciskas ražotnes, tur 3-stāvīgs vai 5-stāvīgs pat celtnes, un beigās bija tā, ka pilsēta ienāk laukos, nevis lauki ienāk pilsētā. Tas ir tāds 19. gadsimta industrializācijas neizbēgamās sekas, ka nevis pilsēta kļūst laucinieciskāka, bet lauki kļūst pilsētnieciskāki. Tas pats arī, protams, arī visām šīm zaļajām iniciatīvām. Vai jūs atceraties pirms gadiem, jau laikam 5, bija tāds tobrīd šķita ļoti nozīmīgs teksts, arī tagad īstenībā šķiet nozīmīgs teksts, pāvesta Franciska enciklika Laudato Si, lai esi slavēts tulkojumā no itāļu valodas, kas bija veltīta cilvēku attiecībām ar dabu, dabas aizsardzībai, dažādiem modeļiem, kristīgiem modeļiem, kā domāt par cilvēku attiecībām ar citām dzīvām būtnēm, bet arī ar ainavām, arī ar kokiem, arī ar zāliem. Vai tu esi lasījis viņu, to encikliku, Krišjāni? Es esmu nedaudz palasījis to encikliku, es esmu salīdzinājis ar luterāņu un protestantu skatījumiem. Vairāk es esmu skatījies, nevis skatījies, bet drīzāk nevarēju nepamanīt to viļņošanos, kas ir tādos reliģiski filozofiskos mēdījos pēc tam izskaņā notika. Tur gan kritika, gan slavinājumi šim tekstam, gan, starp citu arī mūsu Latvijā, tepat mūsu paši iezuīti arī apkopojuši. Jā, apkopojuši. Tas notikums bija iezīmīgs ar to, ka tā ir, tā laikam esot, visā pāvestības vēsturē, kurai, tiešām gandrīz 2000 gadu ir pirmā enciklika, proti paša pāvesta rakstīts apkārtraksts, tā to arī tulko, apkārtraksts, kas ir tieši par dabas aizstāvību. Tātad varētu teikt tāds pagrieziena punkts, varētu teikt, ja reiz pāvests nāk ar kaut ko tādu klajā, tad tiešām visiem jāpievērš tam uzmanība, jo viņi pārdomā, par ko rakstīs. Un tā, Krišjāni, tu negribi iezīmēt tos uzslavas vārdus un arī to kritiku? Uzslavas vārdi, protams, ļoti īsi sakot, ir tas, gal galā, ko jau netieši pieminēja, ka kristieši beidzot pievēršās dabai, pāvests kā tāda ļoti autoritatīva tāds. Vai beidzot viņi tiek aicināti pievērsties dabai, gan arī tā varētu. Jā, jo tas klasiskais pārmetums kristiešiem jau ilgāku laikposmu, kaut kādā ziņā 200 gadus jau kopš romantismu, bet arī jo īpaši kopš vidus kustības tāds izveidošanās un iekustināšanās 60. 70. gados vienmēr bijušas tās apsūdzības, ka kristietība ir bezmazliet viens no galvenajiem tādiem pamatelementiem, iekustinātājiem, kurš ir vainojams pie tā, ka mēs esam nonākuši šajā tādā... Tur, kur esam? Jā, ka tur pie globālās sasilšanas, pie masu vides sagandēšanas, pie vispāriem, ka tie ir kristieši, kuriem jau viņu svēto rakstu, svētā teksta pašā sākumā cilvēks tiek radikāli nodalīts no dabas, iecelts kā kungs pār visu dabu. Un tas ir, tādēļ mēs esam nonākuši šajā pozīcijā. Un, protams, tie ir, līdz ar to bija tie slavas vārdi saistībā ar šo encikliku, ka, beidzot kāds tāds autoritatīvs kristietis pāvesta formā ir, bildes kāds tāds, nosacīts sistemātisks vārdus, ka kristiešiem arī ir ko teikt vides aizsardzības jautājumā. Ir pret tām pašām kritikām pret šo tekstu. Tas, kas izskanēja no vairāk vai ne, no tādas amerikāņu puses, nedaudz no vāciešu puses, bet no amerikāņu puses,
it īpaši amerikāņu katoļu puses tas, ka pārmetumi hiliasmā. Proti, ko tas nozīmē, ka Dieva valstībai vajadzētu, šai nākotnes mesijāniskajai valstībai vajadzētu iestāties jau tagad šeit un tūlīt uz zemes virsū. Tas nozīmē, ka mums tiešām vajadzētu pārkalt savus zobenus arklos, vai lemešos, ka jēram ir jāguļās blakus vilkiem, ka mums ir ļoti tiešām radikāli tādi mudinājumi atteikties no dažādiem apgaismības un industrializācijas un modernās sabiedrības labumiem. Jo tas teksts tiek uzskatīts, ka šī enciklika ir diezgan radikāla. Tā ir diezgan radikāla. Tehnokratiskais utilitārisms tiek burtiski kritizēts, un līdz ar to arī viss, ko mēs sauktu daudz elementi, kas piemīt modernitātei, ko Raivis bieži piemina. Tā ir diezgan dusmīga enciklika, kurai vispār nepatīk tas modelis, kādā mēs dzīvojam, uz visas planētas, ja? Ne tikai attīstītajās valstīs. Tad, protams, no amerikāņu puses viņiem tas jūtīgais jautājums mūžiem ir kapitālismu kritika, privāti īpašumu tiesību absolutizēšanas kritika, kas arī tādiem amerikāņiem, tīpaši First Things redaktoram Rino, viņam tas ir tāds sāpīgs jautājums, jo viņiem šķiet, ka īpašuma tiesības, privāti īpašuma tiesības kaut kas tāds absolūti svēts un neaizskarams. Protams, viņi to arī pamatos teoloģiski, bet viņiem šķiet, ka ierobežot mūsu kundzību pār savu īpašumu šāda gandrīz praktiski neīstenojama imperatīva vārdā, proti atsakoties no modernitātes, ierobežot savas destruktīvās patēriņa prakses un atsakoties no šī utilitārismu, ka tas ir pa tālu. Protams, vēl viens tas sāpīgā kritika gan no amerikāņu, bet arī no daudz eiropiešu puses pret šo enciklika bija tāda, ka tur ir šķiet caur puķēm lasāms tāds aicinājums uz šo planetāro vides menedžmentu. Jā, tas arī. Man īstenībā patīk tas teksts, viņš arī latviski ir. Vai pareizāk sakot, man daudz kas tur patīk. Ja? Man ir tieši ar to encikliku, tieši tāpat kā citiem franciski tekstiem. Ir ļoti, ļoti daudz lietas, kas patīk, un tad ir atsevišķas kaut kādas lietas, kas tev ļoti izbrīna un tā samulsina. Ja? Jo tev liekas, ka tās ir kaut kā neiederas tur, vai bezmaz nav kristīgas. Es atvainojos, ka es tā saku pa pāvestu, ja? Bet kaut kāda pēkšņi kaut kur kādas piezīmes tāds. Bet enciklika radīja daudz pārpratumus, manuprāt, pats teksts radīja daudz pārpratumus. Pirmkārt ir tas, kas arī, ko tevis pieminētajiem Amerikas ticīgajiem nepatika, ja? Ka nav labi, ka, kaut kādā ziņā nav labi, kad pāvests saka kaut ko, kam pilnīgi visi piekrīt un sajūsmā aplaudē pilnīgi visi, kuriem principā ir iebēs katoļu baznīca no augšas līdz apakšai. Kreisie īsumā. Jā, ka lūk, beidzot katoļu baznīca sāk darīt kaut ko jēgpilni, beidz ņemties tur kaut kādiem tikumiem un ētiskajiem uzdevumiem, jā, un pievēršās tur tagad dabas menedžmentam, jā, un tā. Un tāpēc tā pati dusmīgākā kritika bija arī no tādiem, ko sauc par katoļu tradicionālistiem. Ja, es atceros to vienu rakstu, kur viņi saka, ka pāvests Francisks it kā zīmē to ainu, kurā visiem planētas cilvēkiem tagad ir mīloši, sakojot Asīs Franciska, piemēram, jāsadodās rokā un tā kā jāuzbūvē šīs zemes atpakaļ tas ēdenes dārzs, ja? Vai jāmēģina tas nosargāt, tas ēdenes dārzs. Ja? Un ka tā draudošā elle, ja? Un tā pastarā tiesa, un tas ir īstenībā, tas ir tas piesārņojums, nevis, ja? Kas pilnīgi nekristīgi un kristietība absolūti neredz to tādā veidā, ja? Ka ēdenes dārzs ir baudīt pļavā, tur pikniku brokastīs, jā, ar savu mīļāko, piemēram. Jā. Tas galīgi, tas ir pilnīgs pārpratums, un ir ļoti viegli to pārprast. Un tā pati asākā kritika no tiem katoļu tradicionālistiem bija tāda, ka pāvestam Franciskam izklausās, ka šķiet, ka tagad visi apvienosies un glābs planētu, ja? Un tad kaut kas brīnišķīgs notiks. Un tāpat laikā viņš neredz vai nezin, ko darīt, vai pat arī kaut kādā ziņā negrib redzēt, kas notiek ar katoļu kultūru. Katolicisms mirst vēl straujāk par to vidi, ja? Semināros neiestājas priesteri. Ja? Katoļu ētosu nevar nodot uz priekšu, ja? Viņam uzbrūk no visām pusēm. Ja? Tur tiek apšaubīts pamata tās dogmas, pamata tā ievirzi, bet tas ir tas, baznīca tic, ka tas ir tas glābiņš. Ja? Tas ir tas, kas ļaus pārdzīvot to pastaro tiesu. Ja? Un tie nav joki, tā ir baznīcas tā nostāja.
Un tad es saku, atliekam malā visu šitās dogmas lietas, ja, bet parūpējamies par zemi. Ja tur tik viegli pārprast tos uzsvarus salikt nepareizi. Bet, Raivi? Man laikam būs tā grūti izteikties par pāvesta rakstīto. Es tikai gribētu piebilst, ka es redzu, vismaz tajā, ko es esmu dzirdējis un ko jūs arī tagad sakat, abi Agnes un Krišjāni, ka kādas noteiktas tēzes nesakrīt ne tikai, sakrīt ne tikai ar kādām kreiso idejām, bet tās ir labi atpazīstamas, 19. gadsimta veco labējo, dabas aizstāvi, un dabas apoloģētu arī izteikumos. Visdažādākās versijās un variācijās. Tādā ziņā, varbūt mēs esam kādā punktā nonākuši, kur, varētu teikt, šis jau līdz ar industrializācijas sākumu aizsācies arī, modernās šīs industriālās sabiedrības paškritikas vai kritikas, straume arī meklē tādus, tādi meandriski meklē, ar ko kopā saslēgties, un līdz ar to arī kādi atšķirīgi scenāriji, varētu tālāk izveidoties. Ja šīs traumas saslēdzās kopā, teiksim, ar katolisko mācību, tad mēs redzam tomēr vienu scenāriju. Ja tā saslēdzās kopā ar mūsdienu, kreisajiem, tad tas ir cits scenārijs. Citiem vārdiem, man šķiet, ka šī industriālās sabiedrības uzkrātā paškritika jau no paša 19. gadsimta sāk, no romantisma, ka tagad tas ļoti svarīgais jautājums ir, ar ko īsti tā var saslēgt, kad tā sniega bumba veļoties, tagad ar ko sajies kopā, un līdz ar to tas ir atkarīgs, kāds ir nākotnes scenārijs. Es drīkstu Raivim adresēt to jautājumu, lai viņš jūtas arī iesaistīts kristiešu diskusijās. Pirms mēs turpinām par šiem modeļiem tieši kā kristieši risina, jo ir tā apsūdzība par kristiešiem, tad, teiksim, kristieši saka, nē, mums ir savu pieeja, un to mēs pēc tam varam turpināt, bet atgriežoties pie jautājuma, ko mēs iepriekšējās aplādes beigās, ko es pieteicu, proti, un tas būtu tāds kā mans jautājums vai rekurs pret Raivi, kā pret Ludviga Klāges vai šiem dažādiem tādiem konservatīvu labējiem romantiķiem, ko viņiem varētu uzdot. Proti, šis jautājums, ko es esmu definējis kā monoteismu versus politeismu dabas aizsardzībā. Proti, ka dažādi romantiķi arī no Ludviga Klāgesa puses ir šī apsūdzība kristiešiem, ne tikai kristiešiem, bet monoteistiem vispār, un te arī vajadzētu nošķirt monoteistiem vispār, bet gal arī visai rietumu racionālismu tradīcijai kopš sengrieķiem, ka cilvēks tiek skatīts kā kaut kas pilnīgi atrauc no dabas, radikāli atšķirīgs no dabas, uzkundzējies. Kurš protams, uzkundzējies no pārējo cilvēku skatpunktu, bet kuram tad, ir piešķirta šī kundzība pār visu dzīvo radību, un tad, viņš var visu lietot, eksploatēt, izmantot pēc saviem izskatiem, un arī, ka viss dzīvais, gan visa dabas zeme ir radīta tikai cilvēku šiem patērēšanas un izmantošanas vajadzībām, un kā tu komentētu šo apsūdzību? Vai tiešām, tavuprāt ir tā, labi, es cik tad izvairīsies no personīgas atbildes, bet kā tev šķiet, monoteisms vai politeisms dabas aizsardzībā? Jo tur ir kaut kāds, es spēju arī, protams, kā latvietis atpazīt šajā pagānistiski vai tādā politeistiski. Man liekas, ka monoteisks un politeisks, tu arī man to rakstīja pirms tam. Šitos tev jāatrod citi vārdi. Man liekas, Raivis īsti nesprot, ko tu viņam prasa. Vai saprot, tad es atvainojos. Jā, vai panpsihisms dabas aizsardzībā. Proti, vai monopsihisms, Raivi. Jā. Starp citu, šie apzīmē būtu labāk. Jā, proti, vai ir tiešām tikai šī viena, cilvēka dvēsele, unikāli privileģētā, tad Dievs kā tāds liels gars, un tad visa pārējā daba, tur bez dvēseles, bez kaut kādas tās iekšējās pašvērtības, bez personiskās dimensijas, un tad, teiksim, politeisti vai pagāni teiktu, ka nē, mums visa dzīvā radība, visa dzīvā daba ir apdvēseļot, un tāpēc mums ir labāka pieeja vispār dabas aizsardzībai kā tādai. Jā, jūs man tagad noliekat
impozantā situācijā, kurā Prasam atbildes. Jā, prasat atbildes. Kad es esmu akurāti piespiest pie sienas, tad es arī mēģinu atbildēt, bet kā to es esmu ieradis, un to var uzskatīt arī kāda personības iezīme, es nezinu. Jā, Izvairoties no atbildes. Digresijas ceļā. Digresijas ceļā, jā. Ne, mēs telusam mēģinām apkarot šito. Saprot. Piedod. Bet, kā saka, visi panākumi pamazām nāk. Jā, mēs nosaucam to par zināmu slieksmi kopš 18. 19. gadsimta mijas brīdī, kuru paši romantiķi raksturo, kā to brīdi, kurā kristīgā dieva tronis ir iedragāts. Ka viņi nespēja vairs tik vienkārši, turklāt ņemot vērā, ka viņi paši visi ir cēlušies no dziļi kristīgām ģimenēm. Ka viņi tomēr vairs nespēja, šī jaunā paudze, 18. 19. gadsimta mīja to labi var redzēt, tie, kas ap 1775. 1780. dzimuši, ka viņi vairs nespēja tā vienkārši ticēt, kā to ir darījuši viņu senči, viņu vecāki, un viņi meklē kādu citu ceļu, lai šo dievišķo nišu aizpildītu. Jautājums ar ko to aizpildītu. Mēs varam labi redzēt 19. gadsimta gaitā, kā šie mēģinājumi šo dievišķo piepildīt ar tomēr kādu saturu. Aizvien vairāk pat radikalizējas, kļūst aizvien izteiktāki kritiski pret kristietību kā reliģiju, kas gadsimtiem ilgi Eiropā veidoja kultūru. Visi šie mēģinājumi šo dievišķo piepildīt ar kādu citu saturu galu galā noved vai pie mēģinājumiem šajā dievišķajā vietā iecelt dievišķotas masas, kā tas ir, es gribētu teikt, tādās modernās, gnostiskās, gribētu teikt, cilvēka zināšanās par sevi balstītās reliģijās, kā izmantojot Ēriha Fēgelīna apzīmējumus, viņš runā par totalitāriem režīmiem kā gnostiskām reliģijām. Kā nacionālsociāls vai bolševisms, vai tas izpaužās arī citādi vērstā mēģinājumā rekonstruēt, atgriezties, pirms grēkā krišanas situācijā. Tajā ēdenes dārzā. Tajā ēdenes dārzā, tikai šo grēkā krišanas arī situāciju saprotot ļoti dažādas lietas. Ja tas ir kādam, kā Klāgesam, piemēram, šī, kā viņš raksta, akosmiskā, ne dvēseliskā spēka, dvēselis saistībā, ar visu apkārtējo vidi, ar dabu, tā uzklaustāja pasīvi, spēja būt pasīvi uzklausīt to, kas ir sakāms, jo visapkārt viss runā, visa daba ir runājoša, un cilvēka dvēseli ir šajā sarunā ar kokiem, zāli, ar visā vēju, vētras balsī, kā tas ir Kalevalā, kur tas krāces klausītājs, ar to kanteli rokā stāv pie strauta, un viņš dzird, un viņš atbildi savu kanteles skaņām, ko tur tas strauts stāsta, un ko tā vēja auga tur stāsta. Un kristietība mums šo visu ir atņēmusi. Un tā parādes, puse ir, ka tātad šie atgriešanās ēdenes dārzā, atgriešanās pirms grēkā krišanas, atgriešanās pie pirmatnējā. Tas iegūst tādu šo dievišķumam pielīdzināmu eminento spēku, šis vārds. Vāciski arī tas ursprüngliche, tas sākotnējais, pirmatnējais. Atgriezties šajā pirmatnējumā. Tas ir atkal viens mēģinājums šo dievišķā nišu aizpildīt. Labi, ja mēs tiešām atgriežamies un mēģinām tagad tā laipot, tojoties beigām, mēģinām tā laipot, gan starp šo it kā nosacīt tādu sekulāru, romantisko skatpunktu, gan arī kristīgo skatpunktu, arī atgriežoties pie enciklikas, iezīmējās 3 modeļi, vai ne? Gan pāvesta enciklikā, gan kaut kādā ziņā, cik es paskatījos arī luterāņu un protestantu tādos līdzīgos vides ētikai domātos dokumentos.
parādās, protams, šie 3 modeļi, kuri, man liekas, ir attiecinām arī sekulāro sfēru. Viņi nav nekas tāds eksplicīti reliģisks, proti viens modelis ir, ko varētu nosaukt par tādu dominio vai dominācio, kas ir tāda kā cilvēks kā kungs pār dabu, cilvēks kā dabas valdnieks. Otrs modelis, angliski viņi mēdz saukt par šo stewardship, ko varētu tulkot kā dabas aizbildnis, kas nav obligāti kungs, bet tāds kā aizbildnis, tāds kā uzraugs, pāraugs, es nezinu. Un trešais modelis ir cilvēks kā dabas biedrs, protestantu tādos dokumentos ir līdzradījums, viens no radības līdzbiedriem drīzāk tāds, kas ir, ka koki, dzīvnieki, suņi, kaķi ir brāļi un māsas, kā citi radījumi. Un tad mēs redzam tāds 3 šos modeļus, un es zinu, Agnese, ka tev bija iebildumi tieši pret šo, manuprāt, tev bija iebildumi tieši pret šo 3. modeli, ko pārstāv laikam enciklikā arī pāvests, proti, ka mēs esam tā kā brāļi un māsas ar visu dzīvo būtni, un tu būtu gatava iestāties par šo, to 1. modeli. Dominio. Nē, tas ir vēl sarežģītāk. Man īstenībā šķiet, ka visi 3 modeļi pasaka vienu un to pašu, tikai dažādos vārdos, un kaut kā skatās uz vienu un to pašu objektīvo realitāti, bet no dažādiem rakursiem. Ja? Kāda ir tā objektīvā realitāte? Cilvēkam piemīt tāds saprāts un tādas spējas, kā nav nevienam citai būtnei, un tas nav kaut kas, ko ir izgudrojuši senie jūdi. Jā, to bija novērojuši visās kultūrās, visās civilizācijās. Ne tikai pasaulē. Grieķi. Jā, protams, ne tikai Grieķi. Jā. Īstenībā mītēs tas arī parādās. Jā, cilvēkam ir kaut kas citādāk un vairāk nekā lapsām vai ķirzakām. Ja? Ne tikai tas, ka mēs esam viņi, ka mēs esam mēs neesam ķirzakas, un mēs tad nevaram iejusties tajās ķirzakās. Ja? Ķirzaks pat es šaubos, vai cenšas iejusties mūsos un saprast to. Mums ir spēja iedarboties uz apkārtējo vidi, taisot artefaktus, izmantojot, pārveidojot, radot, ceļot, atkal jaucot, tā kā nav nevienai, tiešām nevienai citai sugai. Un tas, kurš to noliedz, tad es teiktu, tur kaut kāda problēma ar novērošanas spējām. Ja? Tad atgriežoties pie šiem 3 tevis nosauktajiem modeļiem, ja? Cilvēks kā kungs, tas ir, laikam nepārāk veiksmīgs tulkojums vai pārfrazējums no vecās derības 1. Mūzes grāmatas, ja? Kad cilvēka rokās tas tiek nodots. Ja? Cilvēks kā uzraugs aizbildnis, tā ir skaista vīzija, tiešām ļoti jauka, kad man šķiet arī viduslaiku tekstos bieži parādījās, ja? Ka pasaule ir kā dārzs un cilvēks ir dārznieks. Viņš ņem no šī dārza, ja? Bet viņš arī laista audzē, rūpējās, ja? Cīnās pret kaitēkļiem vai kaut ko, ja? Lai dārzs pastāvētu. Ja? Un tad tas 3. modelis, ko pāvests Francisks ļoti uzsver savā enciklikā, un kas arī ir ļoti skaists poētisks modelis, kur tās pamatdoma ir ņemta no Svētā Asīzes Franciska tās himnas saulē, ļoti slavena teksta. Bet tur Francisks, būdams reliģiskais mistiķis, iet vēl daudz tālāk par vistrakākajiem mūsdienu tiem zaļajiem, jā, jo viņš saka, māsa saule, brālis vējš, jā, katra dzīva radība, man māsa un brālis, beigās viņš saka māsa nāve, vai ne? Māsa slimība, māsas ciešanas. Tas jau ir ārpus vispār zaļo propagandas vai nezaļo propagandas. Tas ir ja? Tur man ir drīzāk drusku tas iebildums, ka ar to reliģisko mististu tekstiem viņus tā viens pret vienu pārnest tajās politiskajās programmās arī rodās problēmas. Ja? Bet, neskatoties uz to, es ļoti labi saprotu pāvesta Franciska domu, ja? Dievs ir radījis visas tās būtnes, ja? Un, protams, ka mēs esam... mēs esam, viņš saka, kin, ja? Mēs esam no vienas cilts. Ja? Radniecīgi. Jā, mēs esam radniecīgi, un tas pat nav jāpierāda kaut kādām sarežģītām teorijām. Lai gan, ja mēs skatāmies uz tām teorijām, teorijas pierāda vēl vairāk, un vēl vairāk pietuvojās arī tā Asīzes Franciska tam skatījumiem. Mums tā radniecība ir ne tikai šimpanzēm, mums viņa arī ar rīsu graudiem ir. DNS analīze, ja tā ir. Mums tikai kaut kāda pāris procenti atšķirās. Bet kas no tā izriet? Ja? Labi, rīsi ir mana māsa un brālis, ja? Vai ne? Ūdens ir mana māsa un brālis. Labi. Kādā veidā tas palīdz? Ja? Tur ir tas jautājums. Kas no tā izriet? Ja? No šī skatījuma. Mēs galu galā esam atpakaļ tajā, varbūt citās formās izteiktajā pirmajā, tajā modelī, ja? Bet, protams, ka cilvēkam ir tiesības ņemt no dabas, ja?
plūkt dabas augļus. Ja? Tā ir standarta mācība dabīgo tiesību teorijā. Ja? Un uz zemes cilvēkam ir jāsameklē sev vietu, kur viņš var dzīvot. Ja? Un viņš ir kaut kādās darījuma attiecībās ar tiem citiem dzīvniekiem. Viņš nedara viņiem pāri, ja? Bet arī viņš, es nezinu, es mājās cīnos pret skudrām, bet tā ir mana māja. Lai gan, teiksim, ja mēs būtu vienā statusā, pagaid, ja? Ja mēs būtu vienā statusā ar skudrām, tad skudras teiktu, es viņu teritorijā nāku, ja? Un ja tu šitā sāc par šīm lietām domāt, un es to saku kā vegāns, ja? Ja tu sāc par to tā domāt, tad tu redzi, ka mēs netiksim ārā ne ar kādām ne reliģiski mistiskām, ne citām ētiskām teorijām, mēs netiksim ārā no modeļa, ka cilvēkam ir augstākais status starp dzīvajām būtnēm. Un tu to saki kā vegāns. Un es to saku kā vegāns, jā. Jā, es varbūt tur piebilstu, ka es skatītos tādu Ludvigu Klāgesu arī kā tādu modernu mistiķi, ja? Un no viņa izteikumiem izdarīt kaut kādus ļoti konkrētus secinājumus, ja, vidas aizsardzībai, ka tas arī varbūt nebūtu pareizais ceļš. Tur tāda analoģija redz starp to, ko Agnes tu tagad saki par Asīs Francisku, ja, un mēģinājumiem, ja tad burtiskā, ja, kaut kādā nozīmē, ja, šos mistiskos tekstus, kas vienmēr ir ar augstu poētisku vērtību, ja, un ar tādu robežu pārsniegšanu, ja, daudzos dažādos līmeņos, teiksim tā. Ja, kaut kas tāds ir, es gribētu teikt, redzams arī dažu labu, tajā skaitā Klāges, ja, tādā dzīvības mistikā, ja, un viņus burtiskā veidā uztvert, ja, varbūt Dievs pasarg. Ja. Labi, pabeidz. Jā, un otrs, es gribēju teikt, jā, skaidrs, jā, arī, to, ko mēs saucam par moderno filozofisko antropoloģiju, ja, kas ir tapusi, veidojusies no 19. gadsimta pašām beigām, bet 20. gadsimta 20. 30. gadiem, un tad, tie pamatmodeļi jau tajā filozofiskā antropoloģijā arī ir palikuši tie paši. Tur jau mēs arī redzam vai Helmuta Plesnera, vai Maksa Šēlera, vai Arnolda Gēlena, vai tagad citu, ja, modernu autoru izpildījumā, tur jau tas cilvēks arī ir, ja, parādīts kā, protams, radikāli atšķirīgs. Ja. Par spīti, ja visai tai milzīgai, ja, informācijas slānim, kas mums parāda cilvēkā saistīt, ja, ar vidi, ar dabu visādos līmeņos. Jā, protams, cilvēks ir atšķirīgs, tur ir tikai varbūt akcentu salikšana arī svarīga, ka cilvēks kā šis atšķirīgais ir arī vienlaikus, varētu teikt, gan visvairāk apdraudošais, gan visvairāk pats sevi apdraudētais, ja, radījums, jo viņa šis novietojums dīvainais, kā Plesners, piemēram, saka, ekscentriskā pozicionalitāte. Cilvēks jau pēc savas dabas ir ekscentriski novietots. Tad šis viņa cilvēka novietojums ietver gan viņa īpašumu, gan to, ka šis īpašums ir arī īpaši bīstams. Un pirmkārt viņam pašam. Ja. Tas, ko es no jums abiem nolasu, tieši šī, ja tā varētu teikt, mistiskā vai apdvēseļotā vai visas dzīvās dabas radniecības tajā perspektīvā, kas no tās izriet, jums abiem, ka nav praktiski, vai ne, ka nav praktiski tādā nozīmē, ka mēs nevaram izbedināt kādas konkrētas darbības, kaut kādus principus, kaut kādas uzvedības maksimas, lai ķertos tad pie dabas un vidas problēmu risināšanas. Nē, es formulētu citādāk. Arī kā uzcītīga Gandija lasītāja un Tolstoja lasītāja un vispār un vēl visu to eliģisko mistiķu, es formulētu citādāk. Nevis nav praktisks, bet tas ir individa ceļš. Es kā individs varu iet vai Tolstojs vai Gandijs, ja? Vai tu vari iet, ja? Tās ir garīgās prakses, ja? Ka tu virzies uz to, ka tu sāc izjust to tuvību ar skudriņu, ja? ar spāri, ja? Un tu atsakies no kaut kā, lai netraucētu spārei. Tā robeža šķirtne priekš manis, un man tiešām bija vajadzīgi bijuši 8 gadi, lai to saprastu. Tu nevari mēģināt pārveidot, tev nav tiesība mēģināt pārveidot sabiedrību, valstisko kopienu, kur nu vēl cilvēks, sekojot šim modelim.
nepārveidot sabiedrību pēc mistiķu. Nē, vai kaut kāda. Tas, ko kāds ir sapratis tajā savā individuālajā garīgajā ceļā, tas nav pārnesams un sakāms citiem cilvēkiem. Krišjāni, dari tā. Ja? Žurkas, kas dzīvo sienā, nedrīkst indēt, jo viņām ir tiesības. Ja? Man mājās žurkas dzīvo sienās. Ja? To nedrīkst ēst, šito nedrīkst. Te nomest zemē nedrīkst. Labi, nomest zemē varbūt tiešām arī nedrīkst. Ja? Bet braukt ar automašīnu nedrīkst, jo mēslo. Man nav tiesības kādam tā teikt. Bet man ir šī brīvība pašai pa šo ceļu iet tik, cik es gribu, tik, cik es varu, tik, cik man tas rada to manu harmoniju. Jo man dzīvnieki ir ļoti nozīmīgi, bet kādam citam cilvēkam varbūt nav. Jā, labi. Tā ir tā individuāla dimensija, ko ir grūti ekstrapolēt uz kaut kādiem un nav taisnīgi ekstrapolēt. Ja? Nav taisnīgi no augsta plaukta sludināt, ka tā citiem jādara. Labi, bet cilvēks ir arī, vai ne, politisks dzīvnieks. Cilvēks dzīvo kopienās, cilvēks šo kopienu ietvaros vai ne kā saprātīga būtne nosprauž mērķus, meklē līdzekļus ar saprāta palīdzību, vai ne? Tas, kas atšķir cilvēku vai ne no dzīvniekiem. Šī saprāta palīdzība cilvēks nosprauž mērķus, ar saprāta palīdzību piemeklē līdzekļus šo mērķu sasniegšanai. Un, protams, mēs kopienas šajā planetārās pastāvēšanas brīdī ir konstatējušas, ka ir problēmas ar dabu un ir vajadzīgs kāds risinājums. Labi, mēs secinām, ka šis mistiķu risinājums, ka labākajā gadījumā, ka tas darbojās šajā mikro vai individuālajā līmenī, ka tas maina iekšējo garīgo nostāju, attieksmi pret dabu, un tad varbūt ir cerība, ka sasumējoties šīm individuālām garīgām konversijām, kaut kas mainīsies arī tādā globālā. Tāda cerība ir, un arī kristieši mēdz teikt, ja, ka tev, ja tu Dievu mīli, tu nespērs kaķim. Tev nav jāskaidro, vai ne? Ir arī tas, ja. Un tāpēc atgriežoties vēlreiz pie tās kritikas, ja, kas varbūt ir pārspīlēta, bet kur varbūt ir kaut kāds patiesības grauds, ja, pret pāvesta Franciska to encikliku par dabu, ja. Kad es piekrītu kaut kur, lielā mērā piekrītu tam slēdzienam, ka sargāt to katolisko kristīgo kultūru ir daudz nozīmīgāk, un tas būtu daudz lielāks ieguldījums, ja to var darīt, ar dievpalīgu, ja. Jo paskatieties, tagad, ko Krišjāns sākumā teica, ja, kristiešiem pārmet un jūdiem pārmet, ka viņi tur izraisījuši visu šito te piemēslošanu un tā tālāk, ja. Paskatieties pasaulē, kas ir tās kopienas, ja, kur ir vislabāk organizētā un kaut kādā ziņā tā arhaiskā, reliģiskā dzīve, ja, apkārt, ja, Āmiši, Amerikā, Menonīti, ja, Stift Heiligenkreuz, ja, tas Austrijas klosters Dominikāņu, ja, kur arī ir šie tādi katoļu tradicionālisti, kuriem ir apkārt, viņi visi tās zemes paši apkopi, paši traktoru brauc, ja. Ir arī ieviests jaunās tehnoloģijas, paši sev nodrošina ir tikai dabīgais mēslojums. Ja? Turpina tā kā 13. gadsimtā, viņiem klājas brīnišķīgi. Ja? Menonīti, Amiši, ja? Hasīdi, viņi mēslo vismazāk, ziniet. Ja? Viņi arī vismazāk pērk kaut kādus gadžetus vai kaut ko, kur tad būtu, ja viņi vismazāk ceļo ar lidmašīnām. Ja? Ja? Jūs saprotat, ko es gribu teikt? Ja? Ka tas ir... tas uzbrukums it kā tam vecišķajam modelim arī nav taisnīgs. Un mēs jau redzam, ka, atsaucoties, šoreiz gan jau varbūt šodien, ja pēdējo reizi uz to pašu Klāgesu, ka tas uzbrukums jau nav, tas uzbrukums iegūs savu tādu dramatisko formu tad, kad viņš izveido saikni vai pārmeto tiltu, ja no monoteismiem uz jauno laiku zinātni, ja, un uz to pašu industriālo civilizāciju. Ja. Ja viņš šo tiltu nemestu, ja, tad viņam nevajadzētu kādu kritizēt par šiem tālākajiem notikumiem civilizācijas kultūras attīstības gaitā. Un tikai šo tiltu uzbūvējot, tad tā kritikas spēks, kas ir veltīts industriālai sabiedrībai, trāpa pa šo tiltu, tas karapulks dodās tālāk. Ja.
uzbūvēto tiltu, ja, un trāpa tos monotēismus. Pēdējais vārds, Krišjān, mēs esam pāri laikam. Jā, mēs esam pāri laikam. Tas pēdējais sasumējušais vārds, galvārds sociāli konservatīvai vai reliģiski tādai filozofiskai pieeja pie vidas problēmām. Tas, ko es redzu, ir, ka skepse pret planetāriem un pat arī sabiedrību aptverošiem politiskiem, praktiskiem risinājumiem. Tā, ka tiešām valsts pieņem 5 gadus plānu, lai novērstu tur, vides samaitāšanu un tam līdzīgi. Tas, ko es nolasu no mums visiem 3 un no jums 2, ka tiešām ir uzsvars drīzāk meklējams uz šo individuālo konversiju, individuālo attieksmes maiņu, kas tad no šīs tuvās apkārtnes, tuvās vides pieredzes un miedarbības tuvāko, kas mums ir tiešām tuvāks, gan mēs paši, mūsu pašu uzdevumi, mūsu pašu rīcības, kuras izriet no mūsu šī izmainītā, ja tā varētu teikt, prāta stāvokļa izmainītās attieksmes pret pasauli un pret dzīvo dabu. Un tad tas varbūt tā pamazām varētu akumulēties un kaut cik atturēt un mainīt to kopējo postošu attieksmi pret dabu vai industriālās revolūcijas sekas. Un, kas arī, protams, no mūsu tāds reliģisks filozofiskā skatpunkta nostāda dažādas šīs modernizācijas, modernā laikmetā arī vides risinājuma prakses nostāda zem tāds liels jautājums zīmes, bet lai kā gribētos izlausties uz tiem kolektīviem risinājumiem, arī man no tāds teoloģiskā skatpunkta ir grūti ieraudzīt tādu kolektīvu risinājumu. Arī, ja man, piemēram, jautātu kā luterāņu pieeja šai tēmai, kas būtu specifiski luteriskais pienesums, es neredzu tādu kolektīvu risinājumu, kolektīvu recepšu grāmatu. Es drīzāk redzu šīs tādas reliģiskās kategorijas kā ticība un labie darbi, caur kurām arī var drīzāk kritizēt sekulāros vides aizsardzības projekts, ja, piemēram, un ko luterāņi teiktu, piemēram, Greta Thunberg vai vienalga tur Parīzes klimata tā programma grib uzstāt tādu lielu labo darbu, vai ne, ko luterāņi vai teoloģija sauc par labo darbu, kas piedāvā glābt civilizāciju, glābt planētu tur 10-20 gadu laikā. Bet tas ir tāds labais darbs, un luterāņi skeptiski pret tādu labo darbu imperatīvu, kas tiek darīts bez ticības, vai ne? Jo luterāņiem tāda apvērstā secība vispirms pašam cilvēkam ir jātop labam, un tad tie labie darbi tā brīvi, labprātīgi izrietēs arī no šīs izmainītās, atzimušās cilvēku dabas, kur ir atzimusi caur ticību Jēzum Kristumu. Bet, protams, tā ticība tad arī, kā es to redzu, teiksim, tādā protestantu vides ētikā, viņi visu laiku uzsver šo radības pazemību, kas tad varētu kļūt par bāzi dažādiem labajiem darbiem pret apkārtējo dabu, un šo radības pazemību arī cilvēka kā pazemīga radījuma attieksme pret citiem līdzradītajiem, tas ir iespējams tikai caur ticību, kas arī nosprauž, teiksim, noteiktas robežas tam, ko cilvēks var un ko var Dievs. Tas ir tāda ļoti skaidra hegemonija, ja tā varētu teikt, novilkšana, darbības lauka novilkšana, ka cilvēks neuzņemās to, ko dara principā Dievs. Ticība, uzticēšanās un paļaušanās uz Dievu dod Dievam viņa pienākošos tiesu, un tad cilvēks skatās uz to, ko viņš pats var darīt šajā savā jaunajā ticības izmainītajā stāvoklī. Tā, ka viņš neuzņemās šo nosprausto robežu apziņu dēļ, viņš neuzņemās pasauli transformējušas projekts no cilvēka kā tādas jaunas dievišķotas būtnes pozīcijām. Proti, cilvēks apzinās, ka viņš nav dievs, nav dievišķis tieši caur šo ticības uzlikto robežu apziņu. Un arī tas ir tas, ko es varu izcināt. Drīzāk tāda individuāla pieeja. Raivi, pēdējais vārds īsi. Ar pēdējiem vārdiem vienmēr ir grūti. Varbūt tu pasaki kaut ko priekšu vēl. Es nezinu, ko teikt. Varbūt arī tagad man atkal gribas koriģēt to, ko Krišjāns teica. Bet tad mēs nebeigsim šo sarunu. Īsti par vai iespējami kolektīvi praktiski risinājumi.
Valstiskās kopienas līmenī noteikti ir. Tur es arī neesmu iebildusi. Tas, par ko mēs esam skeptiski, es noteikti, ja, ir visas planētas klimata policists, kur ir kaut kādos gaiteņos, es nezinu, kur tur tiek pieņemti tie lēmumi, un tad no augšas tiek diktēts, neņemot vērā vispār, kā tas dažādus cilvēkus ietekmē, turklāt sagaidot no visiem cilvēkiem, ka viņi būs spējīgi domāt, kā es jau uzsvēru pirmajā aplādē, šajā milzīgajā mērogā. Es Rojas pagastā uzmostos un intensīvi domāju par Floridas stāvokli ar dzeramo ūdeni un to jūras ūdeni, kas smeļās iekšā. Un tajā brīdī es aizgriežu to krānu un nepielēju sev tur dušā vai vienalga ko. Ja? Un tas, manuprāt, tā nebūs. Tas vienkārši nedarbosies tādā veidā. Cilvēki kaut kādā brīdī, tāpat kā uz pandēmiju, kaut kādu laiku viņi var mobilizēties. Ja? Ja, bet tad viņi īstenībā mūsu prāts, izņemot atsevišķiem individiem, kur vidū ir arī reliģiskie mistiķi, mūsu prāts nav sagatavots domāt tik ārprātīgā mērogā. Un tas ir viss. Tas vienkārši nedarbosies tā, manuprāt. Okay, jā, tad es varu noteikti tur piekrist un varbūt teikt, ka tāda īsti konservatīva nostāja vai konservatīvs skatījums arī uz vides problemātiku būtu reģionālisms, reģionu risinājumi, ja, domāšana realistiskos mērogos. Vietējo pašvaldību, vietējo kopienu, arī varbūt pat nacionālo valstu, tiešām arī reģionālā līmenī, reģionālas sadarbības līmenī. Šī bija otrā aplāde par cilvēku un dabu, un jūs klausījāties Agnesi Irbi, Raivi Pičevski un Krišānu Lācu. Visu labu!